Paskatīsimies uz to, kas vēl šajā laika periodā, kopš iepriekšējās astronomijas biedrības sanāksmes, kas notika jūnija sākumā, ir noticis. Viens ir tas, ka ir aktīva saule. Mēs jau redzam, ka bija spožas ziemeļblāzmas gan gada pirmajā pusē, tad bija 10. maijs, visiem palicis atmiņā. Un tad praktiski katru dienu uz saules ir vērojami plankumi. Šeit ir 3 attēlu sērija, kur ir saules plankums papildina pāri lidojošs putns, šķiet svīre. Bet plankumi ir katru dienu un var ļoti labi novērot saules rotāciju, gan arī to, kā mainās plankumi no dienas uz dienu. To forma parādās jauni, daži saplūst, pazūd. Un tad tam sekas ir ziemeļblāzmas. Ap gaišo nakšu periodu tādi īpaši ziņojumi par ziemeļblāzmām nebija, kaut gan bija vairāki ziņojumi, ka kaut kas varētu būt. Bet jāsaka, uzreiz ar augustu bija jau vairākas tādas reizes. Šeit ir viens piemērs, kur gan ir viena perseīda iekļūsi, sanāk no Bērza uz augšu pa labi, un gan arī redzam ziemeļblāzmu. Šeit ir ziemeļblāzma 11. Tur iepriekšējais bija 4. augusts, un te ir 13. augusts. Un arī pagājušā nedēļas nogale mums iezīmēja to, ka varēja kādu ziemeļblāzmu noķert. Bija tas īsais mirklis, un tas bija naktī no piekdienas uz sestdienu. Sestdienas pirmajās stundās bija tas brīdis. Tad vēl jau pavasarī sākās, visu vasaru gaidījām, kad tad uzliesmos ziemeļa vainaga tau. Bija arī WhatsApp grupā balsojums, liela daļa nobalsoja par to, ka tam vajadzētu notikt nedēļā no 5. augusta. Tas ir tāpēc, acīm redzot, ka ļoti gribējās to redzēt, piedzīvot, tad, kad notika ērgļu seminārs Druvā. Bet tomēr vislielākā daļa atbildēja, ka tas notiks kaut kad septembrī vai vēlāk. Tad tas ir drošs minējums, jo te ir, tā nav viena konkrēta izvēlēta nedēļa, un tad mēs varam teikt, ka tā arī laikam būs. Jā. Tad gaidām ziņojums, kad tas notiks. Tā, un faktiski es te runāju par dažādiem notikumiem, un es jau iesūtīju saiti, un ir interesanti, vai tagad ir tāds pats svaigākais, ka burtiski tagad, acīm redzot, pirms 15 minūtēm Filipīnu rajonā laikam nokrita viens neliels asteroīds, ap metru liels, bet skatos, ka te vēl kaut kādas tās ziņas, kurām bija jāatsvaidzinās, te nav atjaunots. Tā ir 9. reize, kad tiek atklāts asteroīds, kas īstenībā kļūst par meteoroīdu un iet atmosfērā kā bolīds, un pēc tam ir iespēja, ka tur nobirst daudz meteoru. Nobirst meteorīti, jā. Ir redzams meteors, meteori, varbūt vairākas švīkas, un tad nobirst kaut kas zemē. Tā es skatos, ka Starptautiskā meteora organizācija nav neko iesūtījusi, varbūt sociālajos tīklos būs, bet tad varam atgriezties. Jā, tad ir tāda karsta ziņa. Vasaras lielākais astronomijas notikums ir ērgļu seminārs. Šogad notika Druvā. Druva ir vieta, kas atrodas netālu no Saldus. Tur ir arī tā slavena kā Jāņa Rozentāla dzimto māju vieta, tur ir spēcīga lauksaimniecība, tur ir tāds ļoti izteikts ūdens tornis, kas arī nokļuva šeit uz logotipa, un pasākums bija interesants, daudzveidīgs, organizatoru komanda bija krietni pastrādājusi, un tad var sakot, tāda kā hronika arī mums atspoguļojās laikrakstā Ērgļu acis. Bija vairāki interesanti blakus produkti.
Tā, viens ir šeit pieminēts, tas ir tāds neliels klips izglītojošs. Ja mēs apmeklējam Latvijas astronomijas biedrības YouTube kanālu, tad iesaku pašiem atvērt vaļā un noskatīties 2 minūšu video par to, kā droši novērot Sauli. Šeit viņš ir atrodams, tā kā tas bija tāds neliels radošs projekts. Bija daudz lekciju, spēļu, novērojumi, varētu teikt, ka 2 naktis bija labi novērojams, viena tā švakāk, bet bija daudz kas interesants. Skatījāmies Perseīdas un saistībā ar Perseīdām te ir jāpiemina tas interesantais rezultāts, ko mēs ieguvām saistībā ar kāda meteora trajektorijas noteikšanu, un te liela pateicība ir Jurim Seņikovam, kurš ar tās pašas programmatūras palīdzību, ar kuru tika analizēts sudrabainie mākoņi, noteica arī telpisku novietojumu tam, kur atradās meteors krišanas brīdī. Un tā augšējā daļa atbilst 131 km, apakšējā daļa atbilst 78 km, un kustības ātrums bija aptuveni 60-65 km sekundē. Un bija viens kadrs izmantots, ko ieguva Raitis Misa Erļa seminārā, tad bija Martina Bergsteina kamera bija fiksējusi un Anda Lejniece puzē bija nofotografējusi. Tas nebija, protams, sarunāts gājiens, bet sagadījās tā, ka tieši šo te skaisto parādību noķēra nost noķēra ar vairākām kamerām. Tā, un tad mums jaunajā sezonā ir gaidāmi dažādi aptumsumi. Tad viens būs pavisam drīz, tas būs novērojams arī Latvijā. Tas būs daļējs mēnesis aptumsums. Sanāk tā, ka mēnesis būs un pēc tam viņš aizslīdēs prom, bet tajā sākuma daļā mēs varēsim redzēt. Tā. Un tas laiks būs tā, pēc pasaules laika sanāk no 52, tas sanāk tā kā sākums ir bišķi ātrāk, bet faktiski 3:30 naktī ir vērts tam pievērst tādu uzmanību, ka maksimums, ja ir vēlme, tad var novērot visu gaitu. Tā, un mazliet vēlāk, tas būs tieši nākamās astronomijas biedrības sanāksmes norises dienā, bet jau pēc sanāksmes. Tā kā, ja mēs vēlēsimies skatīties tiešraidi, tad mēs to varēsim izdarīt pēc nākamās Latvijas astronomijas biedrības sanāksmes, kas būs 2. oktobrī. Čīlē, Argentīnā, dienvidu daļā būs gredzena veida saules aptumsums. Sanāk tā, ka tas aptumsums būs jau tuvu esot saulrietam, saule būs zemu, bet tādu efektu kaut kādu interesantu noteikti jau varēs novērot. Protams, gredzena veida aptumsums nav tas pats, kas pilns saules aptumsums, saules vainagu mēs šādā veidā neieraudzīsim, bet varbūt kādreiz arī ir interesanti šādu aptumsumu vērot. Tā, un saistībā ar aptumsiem jāsaka, ka mēs jau Ērgļa seminārā pacēlām jautājumu par to, ka 26. gadā Ērgļa seminārs jārīko ir Spānijā. Tas varbūt nebūs visu 4 dienu pasākums, bet 12. augustā ir pilns saules aptumsums, un mums tagad ir jāizdomā labākā vieta, loģistika,
vai mēs tikai vērojam, vai mums ir vērošana un vēl kāds seminārs, kopīga dzīvošana, kopīga diskutēšana. Tā kā tās ir lietas, par ko mēs vēl varam padomāt. Vasarā 30. jūnijā notika asteroīdu diena, ko rīkoja Meteorītu muzejs. Tur bija vairākas lekcijas. Ir šī pasākuma ieraksts. Šeit es esmu augšā norādījis saiti, bet aizejot uz YouTube un meklējot pēc atslēgu vārdiem asteroīdu diena, Meteorītu muzejs, mēs atradīsim šo video, un tur ir iespēja noskatīties vairākas lekcijas. Tad aicinu arī sekot līdzi astronomijas izdevumiem, kas iznāk Latvijā. Tuvākajās dienās nāk ārā jaunais Sveikšās debesu numurs, rudens numurs. Tāds rudens numura atvēršanas zvans būs 23. septembrī, pirmdienā. Tad sekojiet līdzi, būs publicēta arī saite. Un Zvaigžņās debesis to atvēršanas ierakstu arhīvs ir YouTube, bet pašu numuru arhīvs numuriem, kas ir senāki pa 2 gadiem, ir atrodams Latvijas Universitātes portālā. Lai tiktu pie drukāta žurnāla, visērtāk to ir abonēt, jo žurnāls nav nopērkams. Parastajos kioskos to var nopirkt grāmatnīcās, bet tādos ikdienas kioskos neparādās. Tad atgādinu, ka ir Latvijas astronomijas biedrības ierakstu arhīvs YouTube, un ir dažādas WhatsApp grupas, un viena grupa ir izveidojusies pirms dažām dienām. Man jau liekas, tagad tā nedēļa pat nav pagājis, man šķiet, tas bija aizvakar. Aizvakar izveidojās astrofotogrāfija. Šodien jau grupā 48 biedri, un diskusijas ir ļoti aktīvas, un jāsaka, tiešām sen bija laiks, jo var just, ka tā vajadzība bija nobriedusi un bija kādam jāuzņemās iniciatīvu šādu grupu izveidot. Paldies Raimondam par iniciatīvu un ceram, ka tur būs ļoti interesanti rezultāti, jo es jau skatos, ka lietpratēju diskusijas ir tiešām interesantas. Tad ir arī mums turpinās veiksmīgi novērojumi asteroīdu radītām aizklāšanām. Arī cita veida aizklāšanas tika vērotas, kā Mēnesis aizklāja Saturnu. Tad ir tāda grupa Hyperborea, tad ir grupa Raķetes un citi zvēri, un ir astronomu novērojumu alert grupa. Tagad tā specializācija ir tāda, ja ir kāds novērojums naktī, tad mēs, un kaut kas ir obligāti jāskatās, to mēs sūtam uz astronomu novērojumu alert. Ja gribam papļāpāt, tad apspiežam Raķetes un citi zvēri, vai arī padiskutēt par fototehniku, var tajā fotografiju grupā. Ja ir pa dienu, var arī iesūtīt attēlus no iepriekšējās dienas vai iepriekšējās nakts vai kādu citu iepriekšējo nakšu rezultātiem. Ja ir kāds labs rezultāts, ar to var droši dalīties. Tā, un tad mums tagad šī gada kalendārs jau virzās uz gada noslēgumu, bet šogad mums vēl 3 sanāks. Mums būs oktobris, novembris, decembris. Oktobrī mēs runāsim par All-Sky 7 tādu kameru sistēmu, ar kurām var detektēt šos te jau iepriekš minētos meteorus. Es vienlaikus skatos, ka ir saite uz platformu X, bet es nevaru atvērt, tur laikam konts ir vajadzīgs. Tad ir dzīve ziņojumi par to, ka ir jau uzfilmēts arī tas pie Filipīnām kritušais meteors, bet mēs uzzināsim, kā tepat Latvijā mēs varētu tikt pie sava atrasta meteorīta. Vai pat daudziem meteorītiem. Tad, kas ir vajadzīgs, mums ir cītīgi jāseko līdzi un jāspēj triangulēt šis kritiena virziens, tā trajektorija. Un to ir iespējams darīt, un tas Eiropā notiek, un šādas kameras darbojās. Un mēs uzzināsim, kā viņas tieši darbojās, kā pie viņām tikt.
kas ir nepieciešams, un es domāju, ka mums tuvākā gada laikā būtu arī pie tādām kamerām jātiek, jāuzliek Latvijā, un mums būtu ļoti interesanti rezultāti no šī visa. Tā, nu tad ar šo es arī varētu, jā, tad nākamā sanāksme ir 2. oktobris. Diskusijas un informācija par Olskais 7 tīklu. Un tad ar šo es arī varētu teikt šodien paldies. Varbūt ir vēl kādi komentāri, varbūt kāds ir apskatījies, kas ir noticis ar to Filipīnu meteoru un potenciāliem meteorītiem. Vai varētu kaut ko pastāstīt. Varbūt ir kādi citi jautājumi, kāda cita informācija. Jo, ja nav, tad mēs varētu noslēgt. Mēs